kāpēc es neteicu, ka tev pieķersies asaris? Sākam mēdzeres upi. Wow! Te ir Vēdzeles. Šis jau ir kāda pusotra 2. Jāiedesas. Wow! Te ir Vēdzeles. Šis jau ir kāda pusotra 2 kilo. Mēs arī atbraucām. Vai ne, Arit? Mēģināsim noķert. Jā. Tā kā, jā. Saka, ka ķeroties, jau 4 ir. Arita, visi gatavi Vēdzelēm? Īsti ne. Īsti ne? Ne. Kas vainas? Nemāki ķert. Nemāki ķert? Ne. Nekas. Gan jau šodien redzēs, mēģināsim ar dīperiem. Tagad ir powerbanka līdzi. Jā, bet atceries 2 dienas mēs šeit būsim. 2 dienu copē. Jā, tagad ir 1 grāds. 3. 1 līdz 3 grādi. Sniegs ir nokusis. Un nesot asins uz ledus, kad copa ir. Kroči ļoti labi laikapstākļi. Perfekta ziema. Pēdiņās. Es uztaisīju modifikāciju somu ragavām. Vēlāk parādīšu. Varbūt līdzais pret vēju. Un šodien arī citi cepuri. Es domāju, cepuri bija pie vainas, kāpēc neķērās. Bet, cerēsim. 3 reizes jau nolažoties nevar. Tā jau var domāt un cerēt, bet vai tā būs? Gan jau, ka var arī nolažoties, bet mums ir profesionāls. Viņš zina labāk. Tiekamies uz ledu. Again some fishes. About 2 weeks ago there was one pike over 1 meter. Really? Yeah. And one that burbot also. Yeah. Again some dead fishes. What is this fish? This is siga? No. No, it's an eye. Oh, okay. Yeah. I don't know why. I can't understand why someone's doing it like this. Still, yeah, you have ice. You can come every day and check that net and... Aye. If you do too much fish, just take your net off. Yeah, it's no point. Ah. It almost looks similar. Black ones. Tā mēs dodamies sapēt. Atkal kāds tīkli nebija izņēmis ārā. Sapūdējuši zivis. Wind is nice. Actually, I thought to Anreda that the wind has been pretty strong. Yeah, I want to try and make those woods, and I will put that plastic cover, so maybe Arita can sit and then there is some protection against wind, like tent. So But it will be like a sailing boat. yeah, I don't know what I like. esam pie vietas, mēģinām noķert kādu asarīti. You can already see those. Viņš saka, ka ir Vēdzeles. Are you already trying? Yeah, I checked a little while, but there was a first fish came to check my bait. Really? It took maybe 2 minutes. Okay. Because the weather is now Yeah. dark, a little bit rainy, low pressure, and all these are good for weather fishing. Yeah, they like bad weather.
Ievarojām, lai kaut ko noķertu. Gājiet uzprasīt prom makšķerniecei, Eritai. Kas notiek? Arits jaunā makšķerīte. Vau! Viņa skatās ekrānā. Kaut kas ir? Bet nevar netast. Nesit? Varbūt jāliek asarītis. Vai arī tie ir baigi mazie? Es tur izvaru tajā vietā, kur bija asars, tur var iet pārbaudīt. Es iešu, paskatīšos tur. Ja nesit, bet varbūt uzliec to asarīti. Vai arī jāmēģina ar tā? No ar tā arī var. Bet nu tur, kur būs, tur būs. Iešu es arī. Savu bada pātagu. Soms teica, ka viņam vēdzeli jau bija atnākusi. Tā kā viņš noķers pirmo, tad mēs sāksim copēt. Arī tas šokā. Nezinu, ko teikt. Copējam. Pirmais asarītis noķerts. Vau! Būs vēl kāds? Varbūt. Jā, kaut kas te vēl ir. Laikam kā ieslēdz, kamēr tā nav. Tūlīt jābūt. Kaut kas te ir apakšā. Vienu 1,3 metrus dziļš. Kā lai viņas satracina. Pasuda. Arī kāds skaists asaris, pat nepaspēja kameru ieslēgt. Kādi 300 grami. Riktīgi ierīs. Skaistulis. Skatīsies, vai vēl kāds te ir apakšā. Varbūt viņi ir pa vienam. Nevar zināt. Tā mēs te copējam, vairāk neko nezīmē. Laikam jāvarbin jāmeklē, kur tuvumā būs. Tur viņš sitīs. Asari. Nāc šau. Arita. Kāpēc neteici, ka tev pieķersies asaris? Es būtu kāds ātrāk filmēt. Šits ir labs. Puses, ka viņš ierīs. Neapstum uz iekšu, patur to mēli. Turi mēli. Uz jaunās makšķerītes un uz šitādu asarīti. Nu skaists 200 grami. Jau otrais? Jau otrais. Man tikai jāvar best. Nice size. I said last time we also caught here is like
shallow, really like 1 meter only. And if it's under knees, it's straight away biting. That's a fat one. Really? Yeah, I think that is also, she caught here. These are perfect dinner size. Yeah. Have to try to catch some more. Mēģināsim noķert, ko uzlikt uz āķa, uz vēdzala. Vienu raudiņu noķēru. Bet, nu, kaut kāds asarīšs arī mēs saķērām. Arita noķēra. Bet pa vienam no āliņģa. Un es neveiksmīgi pazaudēju rapalu. Izskatās, ka šis āliņģis ir tukšais. Jo kur ir, tur uzreiz ņem. Kur ir, tur uzreiz ņem. Mēģināsim ievarot tajā āliņģī. Pēc teorijas tā vajadzētu būt. Ir pusē 6. Domāju, tūlīt būs jāsāk uz vēdzelēm sēdēt. Tāpēc vajag kaut ko likt. O, ir copīte. Kaut kas ir normāla raudiņa. Šitā ir ļoti laba raudiņa. Paskatīsimies. Ko te var saķert? Kaut kas ir apakšā. Kliči gan jā. Gan jau kā kliči. Ko tu vairāk negrib ņemt? Sākām aiziet upi. Pulkstens ir 6:08. Vajadzētu sākt ķerties. Nu, redzēsim, kā mums te ies. Sopējam. Ticat vai nē? Pa visu ezeru solē kalnāt. 7 metru attālumā no mums. Kā tas var tā būt? Viss ezers brīvs. Bet jānāk ir 7 metru attālumā. Nakts vidū. 6:39. Vienu vēdzeli ekrānā redzēju, bet viņi tikai apskatījās. Vai kaut kas ir. Tā, tad upē. Pulkstens ir 7 vakarā. Neko vēl nesam noķēruši. Nevēdzelēm. Izdomājam mainīt vietu, jo bija atnākuši Somi ar Panoptics un teica, ka zīvju apakšā nav. Viņas ir aizgājušas citur. Tagad tumsā mēs ejam mainīt vietu.
Protams, arī izklaidējis. Slinkota. Kāds uz Vēdzeļu dzīvi, joprojām drūms. Mēs esam citā vietā. Tur ir čalis ar panoptiks. Un viņš saka, ka ir tikai viena Vēdzela uz visu lielo ezeru. Izrādās, Soms vakardien viss esat noķēris. Atkal mēs pavēlu. Kaut kā netrāpām virsū. Būs no rīta jāmēģina. Es vairs neticu, ko viņas var noķert. Tukšums tajā ekrānā. Tukšums. Tā mēs te copējam. Nē, nu, bez ekrāna sūdīgi. Tad tu tikai mahā to makšķerīti. Mahā. Un ceru, ka tev tur būs milz uz jūs. Tu tā ar tādām emocijām nesaki, vēl padomās, ka tu tiešām kaut ko noķēri. Visi saskaries pie tevis. Aizgāja. Es teikšu, ka aizgāja. Neko nevaru zināt. Varbūt jāierāja kaut kas stiprāks, un tu Vēdzeles sāks ņemt. Nē, es zinu, kas pie vainas. Jāiet siermaizīt. Bet tu neēd siermaizi. Mašīnā ir siermaizīt. Tāpēc arī Vēdzeles neķerās. Jā, nu. Vienmēr, kad apēd siermaizīt, zivtiņas ķerās. Jā. Lifehack. Nu, man tā vismaz bijis. Hek. Neņem. To do this because we are drinking beer. Cheers. Work faster. I have this pump also for my fishing boat, kumivena. And then it's very annoying. But yeah. Ir makaras laiks. Nopirkām Somu tradicionālā iesmu. Teleskopisko. Var parādīt viņam uz gultu? Paliksim gultā. Gultā. Matraci. Transporta var gultā. Starmainīs. Jāiet Ar cerību, ka no rīta mēs noķersim. Jā, šodien neķērās. Droši vien, ka rīt no rīta ķersies. Cerams. Un kaut kad viņas būtu jānāk. Jāiet cept. Tad mēs uztaisījām telti priekš mantām. Laikam mums ugunskurs. Grilu ugunskurs. Silti. Kaut kas savādāks. Jāizpildā. Tad mums stāv mantas. Busiņā nav vietas. Jau izvilki. Es varu izvilkt vēlreiz. Tā kā antena. Jāiet cept. Ko labdari? Tu padesies. Jā, desas. Kā kraukšķi. Tās tās Somu desas. Tās labās.
3 no rīta. Cita vieta. Mēģināsim copēt. Copējam vēdzeles. Ir 4 no rīta. Gulējām busiņā. Baigais vējš. Vakardien bija vairāk copmaņu nekā vēdzeļu. Būtībā nekas nav jāredz. Tu tikai skaties un gaidi, kad ekrānā parādīsies kaut kas. Pagaidām klusums. Pagaidām klusums. Bet, nu, jāiet un jāmeklē. Cerams, ka arī kaut ko noķersim. Jā, tas ir vizuāls, kas tur staigā augšā lejā. Daudzi pa grunti. Un baudi Somijas tumšās naktis. Un ledu, kamēr vēl ir. Savdabīgs process. Cerams, ka arī kaut ko redzēsim. Pašreizējā situācija. Esmu palicis viens tumsā. Galvas sasāpējās te visiem. Uzlikšu šādu esmu. Nezinu, kaut kas jāmēģina. Iebēr arī nedaudz barību, ja nu kaut kas atnāk. Nu tad cerēsim, ka kaut ko es varēšu arī noķert viens pats. Ja nē, tad būs jāķer asarīši. Jāiet meklēt kāda vieta, jāpamēģina tur, kur viņš nav mēģinājis. Jaunos āliņģos. Nevar zināt, kur tās vēdzeles aizpeldējušas. Totāla mistika. Bet, nu, kas jādara. Pulkstens ir pēc 5 no rīta. Turpinu cīnīties, meklējot vēdzeles. Heisā, hopsā, labrīt. Turpinājums vēdzeles sopēm. Vēdzeli nenoķērām, bet es bišķi iebaroju pa nakti. Mēģināsim tagad no rīta puses noķert kādu asarīti. Uzliksim arī uz dzīvo, uz līdeku. O! Redzējāt? Vajag tik iebarot. Bet es jau noķēru kaut kādas maziņās. Bet nereāls vējš ir. No nereāls. Soms arī neko nenoķēra. Man šķiet, viņš visas vēdzeles būs noķēris. Tāpēc es arī neko nenoķēru. Bet es cītīgi centos. No 3 naktī līdz 6:30 rītā. Vo, kaut kas lielāks. O, kas purojās. Kad uzburo, tad jau tās galdeles nāk ārā. Man jau viņas nevajag. Jā, paskatās, vai es varu vēl kādu noķert. Kaut kādu copi jau jāparāda, ne? Wow! Tikai kā no ložmetēja. Arta tikai klusē. Soms aizgāja pačučēt. Mēs piecēlāmies. Lai atkal. Viņam galva sāp. Visiem galva sāp. Man arī nedaudz galva sāp. Baigais vējš arī tu tikko aizpūta pa gaisu. Jā. Copē. Labi, pietiks tos sūdiņus ķert. Iesim tagad pie aizvējā. Cerams, kādu asarīti noķert. Vējš nereāls. Cauri biksiņām pūš. Bet, nu, iebarotie āliņi strādā.
pavisam sūdīgi piest varēsim nākt pacupēt. Vismaz kaut ko. Arī man izdevās piemānīt kādu smukāku 100 gramnieku pie paša krasta. Vējš ir baigais uz tādu vecu zaļu rapalu. Jāprovē, un varbūt būs vēl kāds. Arī te copē. Tagad nebūs nekas. Wow! Nebūs. Parasti ar kameru jau nekas. Kāds sajūts? Vējš pūš, bet labs. Vējš pūš. Asaris ķerās. O! Skaisti! Operators atnāca un kaut ko var arī noķert. Bet interesanti, ka viņi ir tikai pie krasta. Reāli te ir metra dziļums. Pāri tālāk un vairs nekā nav. Viņi pārvietojas. Ir! Jā! Badīgi! Bet bez visa dārba. Es parasti dārba liek virs. Šits ir tas vāverītis vizuls. Nu, būs vēl kāds? Vai visu bariņu izķēri? Tas jau ir daudz no viena āliņa. Bet viņi man te arī bija nākošajā āliņģī. Tā kā es domāju, ka viņi te ir koncentrējušies. Jāpaborā vēl kāds āliņģis. Tuvāk krastam un uz sānu. Labi. Wow! Tieši kā aizgriezos tā lielākais atkal. Viņi jau zina. Nu skaisti. Kad kamera nefilmē, tad asarīši ņem. Vējš nereālais. Te ir tas bars. Man liekas, ka tas ir diezgan normāls bars. Viņš atnāca uz šito pusi. Šitējos lūk izmēra arī. Nu, ja? Viņi bija tur un tad tagad. Jāiet izborēt kāds āliņģis. Copējam metra dziļumā. It kā zīvis ir. Mans asarītis jau reko izdejoja uz priekšu. Nereāls vējš. Jāskatās, varbūt būs vēl kāds apakšā. Bet tagad ir pa vienam, pa diviem no āliņģa. Kaut kas ir apakšā. Arī noķēra kādus divus cepjumus. Nu, izmērs nav sūdīgs. O, ka uzblieza. Seklumā viņi piespiesti te pie krasta. Cerēju, ka te būs aizvējš, bet te tāpat pūš. Ka pāri par to klajumu ieskrienas, tad riktīgi vējš bliež vaļā. Redzējāt, kā uzbliedz? Tāpat apakšā viņš ir. Varētu būt arī... O, labs izmērs. Nevar trāpīt. Vai arī baigi maziņais. Nevar saprast. 2 no 1. O, ir. Nu tāds normāls asarītis. O, šeit jau labāks.
Paskaties, kas par jāieliek tā kamera kaut kā. Jāiestāda uz copi. Tās jau uz gramiem 200. Kas man te ar sonāru notika? O, kaut kas vēl baksta. Zāles droši vien. Ir labs, skaists asarītis. Jo, 150. O, jūs jau 4 asarīšus esat noķēris. No viena āliņa. Tas jau ir daudz. Tas jau ir diezgan metra dziļumā. Dažreiz viņi ir pie krasta. Izskatās, ka tas varētu būt arī bijis pēdējais. Vismaz pēc kameras. Bet tas jau bija daudz. Vismaz ir zona, kur var mēģināt viņus ķert. Aizskrēja gan maniņi pa visu ledu. Ne, zemāk viņi ir. Tas bija augsts. Kaut kas vēl uzdauzīja. Ir, bija. Jāuzliek odu kāpurs uz āķi. Tas viņiem. Un kāds jāieber arī āliņģi. Lai kļūst niknāki. Tas uzlikšu. Arī uz āķi. Redzēs, tūlīt aizies copi atkal. Laižam iekšā. Nu. Kaut kas cēlās uz augšu. Tās laikam iet uz tiem tārpiem. Nekas. Var jau vēlāk atnākt atkal. Bet ir kaut kāds asaris apakšā. Nu pūš nereāli. Ja pašas grunts viņa būtu. Pacelšu augstāk. Kad tajā metrā var pacelt augstāk. Zem ledus jau gan arī ir. Diezgan bija aukli izgājis ārā. Tagad varētu būt, ka ņems. Vai arī palikuši maziņie. Vai arī tas bars bišķi atgāja nost. Jāpaiet uz priekšu. Jāļauj šitam āliņam atpūsties. Noķēra atkal asarīti. Izskatās, ka te ir apakšā smogs izmērs. Bet vai tagad viņš man ņems? Augs jau tur uzsit.
Pārāk augstu. Baigais vējš. Arī tur normāli saķēra. Nestaigā viņi ir pie krasta. Pie paša krasta. Gar pašām niedrēm jāmedī. Viņi ir niedrēs. Un tad var kaut ko dabūt ārā. Nav sūdīgi, ja tā apejot. Var trāpīt uz kādu. Nu labi, tagad te ir atkal prom. Tad vienkārši paņem. Ieber kādu sarkano. Pēc laiciņa var atgriezties, ja viņi jau staigā. Iesim uz nākošo oliņu. Paskatīsimies, kas tur notiks. Tad ir kaut kāda stratēģija rokā, kā darboties. Tieši, kad runāju, kad nav, atpeldēju. Labs izmērs. Skaisti. Viņi te staigā šitie. Rakari. Rakari. Uzliks kādu zāķi arī. Rīta cope beigusies, domā? Ja mēs gribam pārgājuši. Nē, viņš ņems. Tā tagad ņems. Skatās, varbūt tas ir kāds lielais. O, ir. Točno lielais. Ojojojojojojoj. Vai tad roka jāmet iekšā? Nu, cepjams. Cik niknas bija. Izmet ārā man te viss padarīšana. Pilnīgi. Tās bija niknais asarītis. Ilgi kacināja. Dusmīgs, ka pieķērās. Pa vienam. Kaut kas vēl bija. Kaut kas vēl ņēma. Ir jāatpūtina āliņas, neviet kaut kāds jauni jāstais gar krastu. Kaut ko atkal zīmē. Bet vai ņems? Grūti satracināt viņus. O, jā, smuks. Satracināja tomēr. Te viņi ir labi ēda. Nu. Badīgais. Šitas bija badīgais. Vai vēl kāds sugas brālis būs apakšā? Seklumā.
Kaut kas atpeldējis, kamēr urbo āliņus. Bet vai viņš gribēs ņemt? Var jau atpeldēt un cik pat ātri arī aizpeldēt. Kaut kas tur ir apakšā. Mazais pipuks. Kaut kam smukākam jāatpeld ir. Toši no viņas zālē sēž, izurbi jaunas āliņus un arī uzreiz noķēra. Staigā viņi gar zālēm. Arī noķēra divus. Kaut kas man tur ņēma. Bet maziņš. Aiziešu rekur burtiski 3 metrus tālāk. Redzēsiet, kas notiek. Paiet 3 metrus tālāk. Pļunkš. Tas ir dziļāks. Tas notiek. Uzreiz ir asaris. Redzēji? Smuki. Smuki. Uzreiz ir asaris galā. Un pats noāķējās. Vēl viens asarītis. Atliek tikai paiet 2 metrus priekš. Apēda man tārpu. Redzēs, ko tagad viņš man teiks. Ka bez tārpa viņš jāķer. Pa 2 no āliņa arī nav slikti. Bez tārpa negrib. Paņēma līdekā, vai kaut kas cits, vai vienkārši karoks izšķāvā. Skatīsimies. Bet varbūt norāva, ja negriež. Pagriež, o! Kas ir?
Kas tev būtu sakāms? Žēl. Bet es jūtu. Nebija nekas tāds baigi lielais, bet nespurojās, tāpēc likās aizdomīgi. Varbūt, ka tā ir vēdzela. Bija. Nezinu, varbūt arī asarītis. Jāpārliek. Jāķer seklumā asarīši. Metra dziļums. Reāli metrs. Viņas pa to seklumu te staigā. O! Jā! Skaists, cepjams, asaris. Reāli metrā. Pēc tās tukšās copes līdaku vai asaru nevar saprast. Bet tā arī tu noķēri vienu asaru, kam arī ir kaut kādas ķeršanas pazīmes. Un man arī bija viens, kur ir grābusi līdaka vai kas. Vai cits asaris. Nevar jau saprast. Trīs no metra dziļuma. Nav sūdīgi. O, kaut kas vēl uzbakstīja. Spēcīgi sitieni, nav pat jāskatās. Ai! Santeni apēda tādu. Nikni kļūst. Ja nav tārpa, tad kļūst nikni. Baigi interesanti. Nebūtu veco āliņu, varbūt pat nemēģinātu te. Rekā. Iepriekš arī bija ķēruši. Nu, vējš pamatīgs un drīz lietus sāksies. Būs jātaisās mājās. Jāizborē vēl kāda āliņa, neaprovē noķert vēl kāds asarītis. Tas būs bijis lielais. Tas man izlādēsies telefonu. Tā kamera. Nu, šoreiz būs. Ir kaut kas ierāva zālē. Tas tam sūdīgā ūde. Turpinam ķert seklumu asarus. Aizgāja. Tas bija normāls. Satrakojušies. Vo! Tas ir asaris. Nepateiks, ka metra seklumā. Nu, vienkārši skaistulis. Spērt kādu tārpiņu. Dusmiņām. Un pusūdenī reāli ir metrs, tad 50 centimetrus no grunts. Nu, protams, pēc šitā lielākā te droši vien būs klusums. Jāiet uz sāni. Nē, kaut kas nāk. Viņus tiem tārpiem atnāk. Un tad ierāk, ka kaut kas grib apēst tos viņu tārpus, un tad viņi grib grābt to vizu. Klusums. Lai atpūšās. Āliņas.
Skrēja āliņi. Tagad droši vien tur būs milz asaras apakšā. Kausblieza. Ir labs, cepjams, dusmīgs, cepjams asaris. Te kaut kur atkal līda, ka klejo nikniņš. Jāuzliek sarkanais. Jācer, ka vēl kāds būs apakšā. Uzreiz te viņi ir dusmīgi apakšā. Re, kā sit. Skaisti. Man gadrīz sīdē var redzēt. Mēģina tur tajā. Viņš dzīvo savu dzīvi. Jā, viņa aizpeldēja. Es skrējuši. Te ir pauzīt. Jāieberž sarkanie. Un jāiet citur. Nevaram aiziet šitie āliņi. Šito arī vēl nepārbaudīja. Kas tu te pa dziļumu? Bišķi dziļāks. Nē, viņi ir tikai pie pašas kantes krasta. Dīperis izlādējās. Jāmāc pa vecam. Viņai tur labi ņem. Te ir vecie āliņi. Te viņi bija viņus ķēruši, bet tuvāk krastam nebija. Tāpēc tur viņi vēl ir, vai arī piespiedušies pie krasta, jo vēdzelēm nārsts un vai nu vēdzeles rēdušas tos asarus vai līdekļus. Nav te dziļāka vieta nav. Jāaiziet pie ārītes. Aizmugurē. Klusā. Un tur, kur jau viņš ir, tur jau viņš diezgan ātri uzbrūk. Un sit. O, ir kaut kas bakstīja. Ir. Šitas jau cepjams. Cepjams ar dēli. Nesteigā. Un aizgāja atpakaļ. Tas gan bija veikli no manas puses. Izbojāja visu āliņu droši vien tagad. O! Varbūt tas bija lemts, jo šitāds ir uzreiz smukāks. Bet ar dēlēm galīgi nesteigā.
Nestaigā. Nu, būs vēl kāds. Šeit tas jau labs izmērs. Jā, satracini, tā viņi uzšūpini, tā viņi uzreiz grābi. Arī labs. Šits arī ir ņemts. Vai kur pēdas. Dažreiz, ja bars ir aktīvs, atliek tikai tā pašūpini un jāsēž virsū. O! Nāk. Tikai tā ir papēduši. Jāieber tārpiņš. Ir pelnījuši. Kā man tas saspiedās augu priekšā. Nav neviena tāda lielāka, 400 gramīga, 300 gramīga. Bet, nu, ēšanai labs izmērs. Es atvainojos. Te jūrt var? Skatos, jums asarīši ķerās. Jā. Ķerās kaut kas lēnu gar. Tagad droši vien neķersies. Misters operators atnāca. Šodien būs labākā šī gada sopes diena, ne? Jā. Bez šaubām. Pilnīgi vējš pūš un turpinām copēt. Sen jau būtu metuši mieru. Nekad no viena aliņa mēs neesam izvilkuši Nu, tu izvilki. 7 zivis. Tu izvilki no tā aliņa. Nemalā. No tā, kur tev ķērās sākumā. Nē, nu es tā, pirms tam es domāju. Nu, pirms tā, nu šogad jā. Nu šogad skaisti. Nu, paskatieties. Kāds 150. Vai uzkāpurs. Vēl viens 150. Jā, paurp tikai vēl. Vai nav brīnišķīgs asaris, ko? Nu, ir skaists. Skaisti asari. Man jāiet pēc urbja. Es ierupšos šita te. Pareizi bija. Nu, būs pilna vanna ar asarīšiem. Vēl viens vannītē liekams. Nu, vai arī atlaidīsim. Droši vien, ka atlaidīsim. Tos maziņos grūtāk notīrīt kā tās lielās. Jaunajā metodē, jā. Varbūt vēlēs pastāstīt, kāda ir tā jaunā metode. Jaunā vecā metode, kas iet YouTube'ā par riņķi. Es neredzu makšķerīti. A, kam tu taču jūti? Kam to redzēt? Redzēt asarīti. Nu tā tad jālien zem ūdens, lai viņu redzētu. Putni lidinās. Un tā viņš sēž tā savā teltī. Nezinu, ko viņš tur makšķerē. Tā viņš ir. Tātad, ko es varu pateikt? Vējš ir nereāls. Mēs beidzam copi. Cik ir pulkstens īsti, nezinu. Nezinu.
satuntelējušies, bet lai parādītu, ka Somijā arī var noķert kaut kādas zivis, asarīšus. Ķēra vēdzeles, bet sanāca noķert asarīšus. Tad šeit būs ieskats. Un tas viss, pateicoties Aritai. Nē, nu arī. Paldies, jā. Bet tikai tāpēc, ka es nopirku jaunu makšķerīti. Aritas jaunā makšķerīti. Jā, tieši tā var parādīt. Viņa gribēja tādu pašu kā man. Es teicu, ka šitā ir laba, jūtīga. Spolīta tāda pati. Un uz šito asarīti viņa ķēra. Diezgan labi. Asarīši, kur bija, tur ņēma. No, es nezinu, te ir kaut kāda. No vidējais ir 200 grami droši. 150. Vidējais svars, manuprāt, ir 200-300 grami kaut kas tā. Labi, labi. Citi staigāja, meklēja. Varbūt mēs trāpījām, varbūt ne. Nekad nezinu. Labi. Patīk, kā mēs copēt, ieliekat īkšķīti un laižat Ierakst komentārā copēt. vēl ko grib redzēt. Ierakst komentārā, ko jūs gribat redzēt no Aritas. No Aritas copas. Labi. See you later, alligator. Braucat ķert līdekas, kamēr vēl var. Un, protams, arī vēdzeles. Mēs vēl neesam atraduši, kā viņas noķert. Bet drīz, drīz. Somi arī laiž mājās.